Veļas mašīnas no veciem un nevajadzīgiem priekšmetiem laimīgo koliju zemē ir kļuvušas par dzīvām būtnēm, kas ikdienā sadzīvo ar visiem mūsu fermas iemītniekiem. Fermas koliju piedzīvojumu sērijās var redzēt, ka reizēm mašīnas pat patvaļīgi vizinās ratos un nokuļ graudus, ziemā slido un slēpo, vasarā atvēsinās straumēni Lielezera ūdenī un laiž gaisā ūdens strūklus. Mums ir savs veļas mašīna Rīga ganāmpulks, taču to vajadzēja iemūžināt, un tādēļ es izvedu ganos 44 veļas mašīnas Rīga. Mašīnas uzvedas daudz rātnāk par kazām un aitām, tādēļ pārāk lielu pieskatīšanu no koliju puses neprasa, bet, kad pienāks laukšanas reize, tā tiek realizēta turpat pļavā, lai veltīgi nebūtu jādzenā veļas mašīnas atpakaļ uz šķūni. Biju patiesi pārsteigts, cik ļoti labi veļas mašīnu gumijas ūdens novadīšanas caurules ir piemērotas govs laucamajam aparātam. Ar to var uzreiz izslaukt 4 veļas mašīnas. Kad darbiņš paveikts, Keisija labprāt notiesā tikko slaukto pienu. Veļas mašīnas Rīga ir ļoti noderīgs ne tikai drēbju mazgāšanai un piena ieguvēji, bet arī kam saldākam. Tā domāja arī bites, tādēļ izvēlējās kādu no mašīnām par savu stropu. Par to it īpaši priecājās aita Harta. Kad Harta vēl bija maziņa un dzīvoja istabā kopā ar mūsu kolijiem, viņai ļoti garšoja plānās pankūkas, makaroni un medus. Ēda arī vārītus rīsus, aplietus ar kazas pienu. Apstiprinot manu izvēli, Harta pamanījās piekļūt senajai ozolkoka medus sviedei, lai apēstu pēdējo lāsīti, kas iztek no mucas. Lai ēšana no sarkanās veļas mašīnas būtu ērtāka, veļas mašīnas sānos tika pierīkots krāniņš svaigā medus ieticināšanai bļodā. Te jāpiebilst, ka veļas mašīnu ražotāji galīgi nebija padomājuši par biškopjiem. Nerūsējušo tērauda tvertne ir mazliet par zemu parastajiem rāmīšiem. Savukārt rudenī veļas mašīnas Rīga ir ļoti noderīga ābolu sūlas spiešanai. Mašīnas darbību ļoti atzinīgi ir novērtējusi arī kaza Ieva. Arī Keisija zina, ka veļas mašīnas Rīga spēj ne tikai izmazgāt drēbes. Visgaršīgākās brokastis sardeles sanāk tieši vārot tās veļas mašīnas bundelī, izmantojot vecās spirāles ūdens uzkarsēšanai un speciālu sardeļu mērcētāju, kas izvelk tās no ūdens un vēlāk atkal iegremdē tajā. Tā rasnās desiņas netiek pārvārītas un nepārsprāgst. Bet atgriezīsimies pie mūsu veļas dienām. Iespējams, tieši garlaikošanās paver ceļu jaunām idejām. Kamēr Hosento ar Keisiju mazgāja drēbes, viņam kļuva pa galam garlaicīgi. Veļas mašīna motoru monotonā dūkoņa čaklējam sunim uzdzina miegu. Izgulējies un pat sapinies izmazgātajās biksēs, viņš meklēja sev kādu nodarbi. Vispirms paspēlējās ar gumijas pīlītēm, tad ar mašīnītēm un figūriņām no Hosento fermas rekvizītiem, un Hosim radās ideja pēc drēbju mazgāšanas beigām izjaukt veļas mašīnu un no dažādām tās detaļām un citām grabažām uzbūvēt sev tādu ziepju trauku autiņu, kurā varēs sēdēt pats un braukt. Lai gan pēc scenārija Hosento veļas mašīna izjauts, uzreiz jāpaskaidro, ka sērijas lielā veļas diena 11 ziepju trauku autiņš filmēšanā neviena veļas mašīna nav cietusi. Braucamais tika pagatavots no dažādām savāktām rezerves daļām. Filmējot savas veļas dienas, mēs ne tikai meklējam dažādas risinājumus mazgāšanai, bet arī izmazgāto drēbju žāvēšanai. Kad saceļas liels vējš un nogāž visu izmazgāto kopā ar stabiem gar zemi, suņi rīkojās asprātīgi un nolēma uz veļas striķa vairs nepaļauties, bet gan žāvēt drēbes uz zemē iespraustiem statīviem. Stāsts sērijai Lielā veļas diena 12 putnu biedēkļi bija izdomāts. Suņiem vien atlika izgatavot biedēkļus un attiecīgi tos ietērpt, no apģērba gabaliem
izveidojot īstu lauku modes skati kopīgai fotosesijai. Reizēm atrast dažādas lietderīgas risinājumus veļasdienām palīdz arī atrast Kaziņa Doro, tādēļ tiem veltīti 2 nākamie stāsti. Sērijā Lielā veļasdiena 13 Doro mehānismi iespējams iepazīties ar Kaziņas izdomātu un saskrūvētu pašgājēju veļaskatlu ar motoru, kas aizved no centrifūgām izmazgātos un izgrieztos drēbi gabalus līdz īpašam veļas žāvēšanas statīvam, kas pats aizbrauc uz pļauju žāvēties. Doro darbošanās ap veļas statīvu izdevās lieliski. Kaziņa ar ragiem bīdīja sakārtās drēbes, koda knaģos, līdz beidzot viņa to labu gabalu stūma pati. Kaziņa filmēšanai izvēlējās tikai baltu inventāru, tādēļ šķūņa galā tika uzstādītas 11 baltas dažādu modeļu veļas mašīnas Rīga, pie tām 6 baltas centrifūgas Centa, bet visam priekšā 9 balti veļas ruļļi, kuriem speciāli izgatavoja arī zemu statīvu. Ļoti nopriecājās par Hosento sīkajām izdarībām, proti viņš ne tikai pastaigājās pa veļas mašīnām, bet arī palaka ūdeni no bunduļa un aplēsīja izmazgāto drēbi gabalu. Šīs sīkās un smieklīgās nianses padarīja visu mazgāšanas procesu tik dabīgu. Ūdeni var liet dažādi, kad drēbes izmazgātas un žūst, vienmēr gribas īsināt laiku, darot ko interesantu. Tā domāja arī Doro, un sērijā Lielā veļasdiena 14 ūdenskritums viņa bija nolēmusi visus mūs patiešām pārsteigt, ar ko vēl neredzētu. Pasaulē pirmo ūdenskritumu cauri biksēm. Darbības vieta, laiks un inventārs tas pats, kas iepriekšējā sērijā, taču Kaziņa savai iecerēji bija izvēlējusies 10 dažādu krāsu džinsu pārus, ļoti daudz knaģu un garu veļas striķi. Patiesībā šīs sērijas uzņemšana izdevās arī pateicoties tam, ka Ieva bija kaut kādā drēbi maisā sakrājusi dažādus džinsus. To bija tik daudz, ka pat palika pāri. Bija domājis būvēt ūdenskritumu no dažādām biksēm, taču tieši džinsi bija tie, kas piedeva krāsu manai neprātīgajai idejai. Kad bija vajadzīgās bikses atlasījis, sāku no šķūņu stūra, kur atradās izteka, tās stiprināt klāt pie dēļiem. Vizuāli izvēlējos, kādu līniju kopā samauktās bikses veidos, situ šķūņu sienā naglas, vilku auklas, tad knaģēju apģērbu gabalus klāt, tos kombinējot nevien pēc krāsām, bet tā, lai nākamo bikšu viena stara ir iebāzt iepriekšējās biksēs. Cauri visām biksēm bija izvilkta dādas šļūteni. Tā nebija redzama un ūdenskritums izdevās ideāls. Suns zvana veļas mašīnai un pēc tam arī gludeklim. Biju jaunās idejas varā un labprāt ar to dalījos, taču cilvēki kā allaži uz mani skatījās kā uz psihiatriskās slimnīcas pacientu, kurš par labu uzvedību izlaists brīvdienās. Attālināts darbs, jeb darbs no mājām, tagad ir gluži pašsaprotama lieta. Tādēļ nolēmu, ka arī Hosento, sēdādams uz soliņa pie šķūņa, varēs izrīkot mazgāšanas un gludināšanas ierīces pa telefonu. To visu mēs darījām sērijā Lielā veļasdiena 15, kā piezvanīt veļas mašīnai. Kad Hosento piezvanīja pirmo reizi, veļas mašīna ieslēdzās un uzsāka drēbju mazgāšanu. Otrais zvans to apstādināja, bet trešais telefons savienoja galveno fermas suni ar gludekli, kas aprīkots ar elektromehānisko telefonu zvanu un melnu klausuli. Kad gludeklis saņēma zvanu, tas pats uzsāk drēbju pletēšanu. Bet drēbju mazgāšanas Hosento nolēma, ka telefona aparāti iet vannā trešdienās, un bija nepielūdzams, kad aparātiņi negribēja mērcēt savas klausulas. Kad veļas mašīna Rīga 60 dīķa vidū ērti iekārtojusies, izmazgājusi drēbes un pati tās ir izkarinājusi žāvēšanai, ja tās devās Hosento ar plostu, kas tapināts no vecās aitu mājas durvīm, lai nogādātu krastā izžūšo, jo veļas mašīna pats ar drēbēm vairs negribēja krāmēties. Tāds īsumā bija nākamais sižets sērijai ar nosaukumu Lielā veļasdiena 16 – plosts. Tā bija gan traka ideja, gan traka filmēšana, kur atceroties saprot, ka otrais vairs kaut ko tādu neuzņemtos.
pašai veļas mašīnai un drēbju mazgāšanai šajā sērijā bija visai maza loma. Pārsvarā visa filmēšana bija saistīta ar Hosento braucienu ar plostu, un par to esmu sarakstījis garu rakstu. Par Kollija ūdens ceļojumu īsumā jums pat izstāstīt nevaru, un tādēļ interesantiem iesaku Kollija portālā izlasīt publikāciju, kā mēs palaidām plostu. Tur arī par manu hidrofobiju. Kad plostots bija gana un Straumēna Lielezera krasts veiksmīgi sasniegts, laiks apšāvēt saulītēs lapjās ķepas. Atcerējos Hosento gājienu pa veļas mašīnām 5. veļas dienā un nolēmu, ka pienācis laiks uzstādīt pasaules rekordu iešanā pa tām. Kad veļas mašīnas pašas bija sabraukušas pļavā un nostājušās taisnā rindā, sākām ikdienas treniņus, katru reizi palielinot mašīnu skaitu vēl par 10, līdz rindā bija 50. Kaut gan no malas izskatās gaužām vienkārši, šis gājiens no suņa prasa precizitāti un lielisku līdzsvaru izjūtu. Var redzēt, kā Hosento, ejot balansēdams mētā asti no vienas puses uz otru. Ja domājat, ka iešana ir viegla, izmēģiniet paši. Gribēju rekordu oficiāli reģistrēt un sākt pat aizpildīt varenu garu anketu, taču tapu skaidrs, ka certifikātu man vecajam Kollijam neviens neizsniegs, jo man nav attiecīga valdības izsniegta dokumenta, kas apliecinātu, ka mani tā sauc. Atmetu ar roku un priecājos par sasniegumu. Ļoti iespējams, ka nākotnē mēs ar Hosento to savu rekordu labosim un iesim pa 60 veļas mašīnām, kas izvietotas aplī. Ja veļas mašīnas tiek atstātas bez pieskatīšanas, reizēm tās var apdraudēt ne tikai laimīgo Kollija zemes āžu, bet arī mūsdienu jaunākās tehnoloģijas. Te kā piemēru var pieminēt un pat parādīt lociņu izgudrotās un radītās robotkazas uzbrukumu veļas mašīnai pie Šķūņa. Ko šis motorizētais un elektroniskais raugu lops no veļas mašīnas gribēja, nevienam nav skaidrs. Reizēm veļas dienas mēdz būt arī mazas, un te veļas mašīnas Rīga neder, tādēļ izmantojām mazās un vieglās maļotkas. Kad uzņēmām mazo veļas dienu, mazām bija jābūt ne tikai veļas mašīnām, bet visam inventāram un dalībniekiem vajadzēja satilpt vienā kadrā. Tādēļ speciāli tika izgatavots neliels statīvs drēbju žāvēšanai. Keisijai pieskatīt mazgāšanu palīdzēja arī ziemeļu gulbji, bet Hosento knaģēja drēbes pie auklas. Aita Harta turpretī nolēma būt ļoti slikta un rāva nost visu izmazgāto un tīro. Mazā veļas diena 2, Bikses zemē, kur uzņēmām 2 gadus vēlāk, izvērtās ļoti kuriozi. Filmēšanā vispār netika izmantots neviena pati veļas mašīna un ne pilītas ūdens, tikai speciāli izgatavots statīvs ar veļas rulli un 2 veļas katliem un otrs, kur jau redzējām pirmajā daļā. Drēbes šajā sērijā žāvēt karināja Lociņš, bet nedarbus teica darīt Āzes Olimps, Kaza Tunce un mazā Dana, kuras taipīja apkārt izmazgātās bikses. Tās Olimps bija noķeksējis ar ragiem no striķa. Kad 2017. gada tradicionālajā Līgo dienas fotosesijā bildēja savus Kollijas pie speciāli izveidotās svētku kompozīcijas, kurā centrālo vietu ieņēma balta veļas mašīna Rīga ar tajā saspraustiem ozola zariem, man viskāpēc radās ideja, ka varētu izveidot unikālu un nekur pasaulē vēl nebijušu veco veļas mašīnu kalendāru un katru mēnešu ilustrējušiem foto izmantot citas krāsas mašīnu, kur ievietot kalendāru mēnešiem atbilstošās situācijās un laikā. Pēc tam vēl mazliet padomāju un nolēmu, ka vajag to visu papildināt arī ar Kollijiem. Tā mēs 2 gadus veidojām dažādas kompozīcijas un bildējām, taču mani ieceri netika realizēta, un kalendārs pasauli nodrukātus neieraudzīja. Nebija ne līdzekļu tipogrāfijai, ne arī pārliecības, ka kāds bez manis vēl šādus kalendārus gribēs redzēt pie sava mitekļa sienas. Šīs reizes stāsts nu ir galā. Tiksimies nākamajā sērijā, kurā pastāstīšu par mūsu ziemas veļas dienām un veļas mašīnu Rīga ekspozīciju laimīgo Kollija zemes lielajā sienas šķūnī.